Cienījamie klausītāji, šeit runā Raivis Zeltīts. Jau 3. gadu mūsu raidījums, ko veido biedrība Austošā saule, ir veicinājis analītiskas un kritiskas sarunas par nacionālismu un konservatīvismu mūsdienu Latvijā. Ar dažādiem viesiem un daudzveidīgiem viedokļiem mēs esam nesautīgi darbojušies, lai tai 50 epizodēs mudinātu uz aktīvāka, nepiekāpīgāka un vērtībās balstīta nacionālisma atzimšanu Latvijā. Nacionālistam viņa tauta ir pāri visam, tāpēc krīzes apstākļos turpināt vien nodarboties ar situāciju analīzi no malas būtu bezatbildīgi. Nesen mēs organizējām piketu pret apkaunojošo Maskavas namu Rīgā, kas ir viens no simboliem arvien neapmierinošākajai situācijai nacionālajos jautājumos. Austošā saule ir gatava turpināt iziet ielās ar piketiem un akcijām pret Krievu imperiālismu un gļēvu liberālismu, kā arī veicināt iniciatīvas, kas stiprina latviešu intereses, vērtības un identitāti. Mūsu mērķis ir latviska, taisnīga un stipra Latvija. Mēs to esam parādā mūsu senčiem un esam atbildība mūsu bērnu priekšā. Tāpēc aicinu atbalstīt Austošās saules organizācijas izaugsmi, nostiprinot principiālu un aktīvu nacionālo interešu aizstāvības spēku. Tāpēc aicinām jaunus un aktīvus biedrus un atbalstītājus, kā arī ziedotājus. Atgādinu, ka pat nelieli, bet regulāri ziedojumi var būt izšķiroši. Paldies visiem līdzinējiem atbalstītājiem un ļoti ceru, ka drīz tiksimies arī pārbaudas laika jaunajās epizodēs.